Jūrmala ir atzīta par 2010. gada EDEN izcilākāko turisma galamērķi. Jūrmala pazīstama kā piejūras kūrorts ar smilšu pludmali un kāpu mežiem, Ķemeru nacionālo parku un sev raksturīgo koka arhitektūru. Pēgu varam sākt jebkurā vietā. Mēs to darīsim no Vērsu staba uz Kaugurciema ielas, kura nosacīti kādreiz bija ceļš uz Rīgu, paralēli jūras krastam, un dosimies Rīgas virzienā. Mūsu ceļš ved garām vietējas nozīmes aizsargājamām Kauguru ozolam. Kaugurciemam ir nozīmīga vieta Latvijas brīvības cīņu vēsturē. Šeit 1919. gada 18. maijā notika viena no dramatiskākajām kaujām, kad Tulciņā tika uzvarēti lielinieki, bet savas dzīvības atdeva kapteinis Paulis Zols un vēl 5 karavīri. Šīs kaujas piemiņai ir apskatāms 1990. gadā atjaunotais piemineklis. Esam iznākuši no kāpu meža pludmalē un esam Rīgas jūras līča pašos dienvidos. Vasarā šeit var uzturēties droši, jo Kauguru glābšanas stacija pārauga gan ūdens kvalitāti, gan drošību. Dodamies atpakaļ rietumu virzienā. Iespējams, kaut kur šeit ir bijusi Hercoga Jēkaba izveidotā aizliegtā osta un noliktavas. No 1651. līdz 1689. gadam mazajā Kaugurciema ostā izkrauti un iekrauti vairāk nekā 130 kuģu. Ievada franču sāli, tabaku, vīnu un siļķes. Savukārt izveda kokmateriālus, darbu, labību. Preces ar pajūgiem veda uz Slogu, no kurienes ar laivām veda tālāk uz Jelgavu, Lietuvu un Poliju. Pie Kauguru raga savas vēlmes piepildīt ir atļauts kaitbordistiem un vēļu dēļas pavēlniekiem. Ja esam piekustuši un izsalkuši, tad īstā vieta, kur iegriezties, ir kafejnīca Kūriņš, pašā jūras krastā. Ja vēl gribas uzkavēties Kaugurciemā, tad šeit var padējot dzīvās mūzikas, ballēs un apmeklēt nakts volejbola pasākumus. Ceram, ka katrs Jūrmalā atradīs savu ēdenes stūrīti.